Labdien, mani sauc Baiva. Mans hobijs ir astroloģija un taroloģija. Šajā video klipiņā es jums pastāstīšu, parunāsim par tēmu astroloģija. Tātad astroloģija piedāvā individa mikroskopa detalizētu raksturojumu uz plašāku debesu attēla, jeb mikroskopa fona. Tas tā sarežģīti skan, bet īstenībā tas nav tik sarežģīti. Cilvēka dzimšanas kartē, jeb natālā kartē, sastāv no 12 mājām, 12 zīmēm un 10 planētām, kas viss kopumā ir apzīmēts ar simboliem, jo astroloģija tā ir simbolu valoda, un caur šiem simboliem un simbolu savienojumiem var nolasīt par cilvēka, var pastāstīt cilvēka rakstura iezīmes, cilvēku attieksmi pret naudu, par cilvēka sapratni, jeb izpratni par tēmu ģimene, attiecības, darbs, hobijs, ceļošanas, draugi, un tāpatās var arī vēl redzēt šādas un tādas lietas. Jo astroloģiskā karte parāda pašu dabiskāko veidu, kā atklāt, kas patiesībā mēs esam. Jo caur astroloģiju var ļoti labi arī pastāstīt par cilvēka gan īpašībām, gan par to, kādas ir cilvēka stiprās puses, gan vājās puses, kāds cilvēks ir kopumā un kāda ir viņam attieksmē, kādi viņa dzīves uzdevumi vēl var noteikt pēc astroloģiskās kartes, kas ir ļoti svarīgi, jo dzīves uzdevumi vienmēr kartē tiek attēloti, un lielākoties strādājot ar cilvēku natālajām kartēm var saprast, ka ir katram mums ļoti liels grūtības šo dzīves uzdevumu pa lielam pildīt, jo vienmēr, šajā dzīvē mēs nākam ar iepriekšējās dzīves pieredzi, no kuras mums viennozīmīgi ir šajā dzīvē jāatbrīvojas, bet tai pašā laikā pilnīgi pretēji jāsāk pildīt citi dzīves uzdevumi, un tas nav viegli. Tātad astroloģija sastāv no 12 zīmēm, no 12 mājām un 8 plus 2 planētas. Un caur šo zīmju, planētu savienojumiem tiešām attēlojās katra cilvēka individuālā karte, kurā tiešām var redzēt visādas interesantas lietas, un kas palīdz mums saprast, ar ko es vienmēr arī konsultācijās iesaku cilvēkiem, ka pirmais vienmēr ir jāsaprot sava iekšējā pasaule, savas raksturīpašības, un jāsaprot pa priekš sevi, jo pārsvarā uz konsultācijām tad cilvēki vēlās redzēt, jau plānot savu dzīvi, tur gadu, 2 vai 10 jau uz priekšu, vai man tur būs bērni, vai man tur būs darbs, vai man tur būs ģimene. Šādi jautājumi seko, bet es domāju, pirmais solis un vienmēr pirmā konsultācija, es vienmēr iesaku, ka tomēr ir cilvēkam jāsaprot, kas tu esi, ko tu vari paveikt, vai kas tev ir jāpaveic, un kas ir tavas tieši tās stiprās un vājās puses. Jo astroloģija tāpat ir sevis ļoti stipra izzināšana, savas individuālās iezīmes, palīdz sasniegt personisko piepildījumu, radoši izpausties un gūt baudījumu caur attīstot savu patieso būtību.
Jo citreiz ir tā, ka mēs dzīvojam tādas cilvēka standarta dzīves un, vai kā teikt, cenšamies pielāgoties tai dzīvei, kas mums ir, un aizmirstot par saviem dzīves uzdevumiem vai par savu dzīves ceļu. Mēs tā kā daudzi cenšamies ziedot, kā teikt, i partneriem, i darbam, i ģimenei, bet tajā pašā laikā aizmirstam paši par sevi. Un tad, kā teikt, liktenis nav mazais bērns un vienmēr mūs tad nosēdina vai kaut kas tiek atņemts vai kas, un tad tikai mēs sākam domāt, kas, kāpēc un kas ir atgadījies, un tieši šādās situācijās pārsvarā tad cilvēki sāk meklēt palīdzību no malas un griezties pie astrologiem, tarologiem, numerologiem vai vienkārši pie psihologa, kas sāk domāt, ka ar viņu kaut kas nav kārtībā. Bet īstenībā caur astroloģisko karti var ļoti labi, tā kā tiešām iepazīt sevi, kas ir viennozīmīgi solis numur 1, un otrs solis, tas jau ir, var salikt arī 2 cilvēkus kopā, ka tu vari izanalizēt savu sevi un savu partneri, vai sevi un savu darba vietu, sevi un savu veselību, dažādas dzīves situācijas, jo te pašā laikā nākošais solis, kad mēs esam sapratuši, kas mēs esam vai kas mums kādiem mums vajadzētu, vai kādi mēs esam, vai uz kuriem mums jāvirzās, tad otrs nākamais ir tas, kad šī mūsu pamatkarte, jeb saucamā natālā karte, viņa ir mūsu tā kā tās iekšējais kodols, bet pašā laikā mēs jau saprotam, ka tanī brīdī, jo tā karte tiek iefiksēta tieši dzimšanas brīdī, kad cilvēks piedzimst. Un šis ir vēl tas interesantais moments, kad es konsultācijās manā cilvēkiem, es pirmais, ko saku, tas ir, kad kā jau mēs zinām, piemēram, tur cilvēks dzims jūnijā, ka viņš ir dvīnis, ja, un cilvēks tur atnāk, es tur dvīnis un tāds, un cilvēkam pirmais pārsteigums ir tāds, ka pieņemsim, ka pēc ascendentu, pieņemsim, viņš ir mežāzis, ja. Un tad cilvēks saka, nē, es esmu dvīnis, kad es taču lasu dvīņu horoskopu, un es taču tāds, bet tajā pašā laikā cilvēka šī natālā karte veidojas tieši tā, kad tiek uztaisīta fotogrāfija visiem planētām, zīmēm un māju izkārtojumam, un tā saucās tā natālā karte, un tā ir tieši dzimšanas brīža karte, tāpēc arī pirms uzsākot konsultāciju, pirmais jautājums vienmēr seko, vai jūs zinat savu precīzu dzimšanas laiku, jo šis dzimšanas laiks ir ļoti svarīgs, lai vispār sāktu veidot šo natālo karti un analizēt katru cilvēku un atbildēt uz cilvēku jautājumiem, ko viņš jau ir tā kā sagatavojis, bet tā pašā laikā jā, šis ascendents, kā jau es saku, viņš var būt atšķirīgs, un tad īstenībā, kas saistībā ar astroloģiju, tad viss horoskops, kas mums ir pieejams gan YouTube, gan presē, televīzijā, jebkur, tad principā uz cilvēku 90% strādā vairāk ascendenta horoskops, un to var tikai noteikt, ja tiešām cilvēki zina precīzi savu dzimšanas laiku. Jo saucamais saules zīme, tas ir tā zīme, kā es teicu, ja cilvēks, piemēram, ir dzimis jūnijā, ka viņš ir dvīnis, tā ascendents ir nosaka tieši tavu būtību, tieši kāds tu esi, kādas ir tavas īpašības, kādas ir tavas darbības, viss nosaka tavs ascendents, bet pēc saules mēs vairāk tā kā nosakam cilvēka gribu, tas ir kā cilvēks grib, paņemsim kā piemēru, lai būtu skaidrs to pašu ascendents mežāzī, ja? Cilvēks ir viennozīmīgi diezgan disciplinēts, stingrs, tāds, stingru raksturu, ar savām ievēro kaut kādu savu veidu
ne jau tradīcijas, bet vairāk tā kā režīmu, kas dzīvo pēc režīma, kas ir tā kā saucamais burta kalps, darbā viņš ir precīzs un arī savā brīvajā laikā viņš vienmēr būs tāds arī mīlēs, ka citi cilvēki būs precīzi un, piemēram, ja ir norunāta tikšanās, tad, ja attiecībā ar šādu ascendentu mežāzī jūs būsiet vienojušies un atnāksiet pusstundu vēlāk, es domāju, ka jūs viņu vairāk nesastapsiet. Un otrais, jūs noteikti ar viņu arī viņš vairs ar jums vai negribēs komunicēt, vai, jo viņi ir tādi, diezgan ietiepīgi, nelokāmi savā, kā teikt, domāšanā, savos uzskatos, var tā būt pareizāk, jā, kad viņi ir stingri, disciplinēti, tajā pašā varētu pat teikt, ka citiem cilvēkiem no malas liekas, ka viņi ir bezjūtīgi, jo šādiem cilvēkiem ir īpaši, ja vēl trāpās mēnesi, jeb saucamās emocijas, arī kādā šādā stingrā mežāžu, piemēram, zīmē, tad šādi cilvēki pat nespēja savas, viņi iekšā, kā teikt, mīl otru cilvēku, viņi neizpauž tās emocijas, viņiem ir grūti, tas ir liels darbs atkal ar sevi, kad cilvēkam ir jāiemācās valdīt par sevi, par savām viņš valda jau, protams, šis mežās, bet, piemēram, ja viņam tur ir otra pusīte, viņam ir grūti, viņam tur 3 reizes dienā teikt, es tevi tur mīlu vai vēl kaut ko, jo viņam liekas, ja viņš ir viņu, kā teikt, viņam liekas, ka pareizi būtu ar darbiem šo visu parādīt. Un tas jau tā es jau izplūdu jau. Bet, jā, un pēc saules, tad attiecīgi, ja viņš pieņemsim ir dvīnis šinīs, salikumā, ja, jo jūs saprotat, kad ir tās 12 zīmes, tas nozīmē 12 reiz 12 varianti, ja, varbūt, kā ascendents tāds, un pēc saules ir cilvēks šāds, bet, jā, un ja viņš ir pieņemsim pēc saules dvīnis, tad tas tā kā, es domāju, šinī gadījumā tā ļoti, šo cilvēku tā kā bišķi varbūt atbrīvo, jo dvīns atkal tas ir kustīgums, runātīgums, dažreiz pat pļāpīgums, tāds tā kā viegli visu uzsāk, grūtības, protams, ir ar pabeigšanu, bet tā pašā laikā, ja mums ir ascendents mežāzī, tad šis cilvēks, ja būs kaut ko ieņēmis par mērķi vai galvā kaut ko izdarīt, viņš noteikti aizies līdz galam. Tad varbūt šīs dvīņu saule viņu mudinās kaut ko vairāk, darīt, mainīt kaut ko dzīvē. Un tālūk. Tas būtu tā. Jā, un tad es laikam sāku runāt par to tranzistējošo, un šī ir tātad pamatkarte. Un vēl ir tāds jēdziens kā tranzītā karte. Tas ir šī, jo nekas jau, protams, mēs esam piedzimuši konkrētā dienā, datumā un mēnesī, bet nekas jau dzīvē neapstājās, jā, dzīve iet uz priekšu un planētas griežās un zīmes mainās un aspekti darbojās un viss notiek un tā ir saucās jau šī brīža karte, jeb tranzistējošā karte un viņa tā kā liekās jau šī natālai kartē virsū un pēc šīs otrās tranzistējošās kartes jau mēs varam jau sākt izvērtēt kaut kādas cita brīža situācijas vai kaut kādi notikumi vai kaut kas notiek cilvēka dzīvē. Un līdz ar to, tā ir tāda tā kā uzliekās pa virsu un tad var redzēt jau gan prognozēt kaut kādas notikumus cilvēka dzīvē, gan situācijas, bet viennozīmīgi arī jāatcerās, ka astroloģija tagad tas ir mīts, ka cits saka, ka tā ir zīlēšana vai tur vēl kaut kas. Nē, astroloģija tas ir ciklisku planētu atkārtošanās laiks, caur ko arī planētas griežās pēc sava, katra planēta griežās pēc sava laika, apgriežās, tā kā apiet karti riņķī, viņai ir noteikts tas cikls, un līdz ar to šis cikliskums arī nosaka planētu kustību un arī konkrēti mainot zīmi vai atkal ieejot retrogrādos, kad planētas iet, ka viņas tā kā apstājās un sāk iet tā kā atpakaļ gaitā. Noteikti jūs jau esat dzirdējuši tādu jēdzienu, kā bieži gan presē, gan
kad ir, piemēram, Merkurs retrogrādā, un kad tur nevajag pirkt tehniku, nedrīkst pirkt mašīnas, šī periodā nedrīkst tur uzsākt kaut kādus jaunus vai biznesus vai dokumentu kārtošanas, jo šis Merkurs, ir mūsu saucamā tā planēta, kas atbild par komunikāciju, dokumentiem, un atkarībā kā atkal cilvēka natālajā kartē viņa kurā mājā ir, kādā zīmē, tad tiek raksturots cilvēks, bet šis retrogrādais Merkurs jau tajā tranzistējošajā kartē jau ietekmē cilvēku jau, šī brīža situācijā. Kā piemēram, šobrīd, jau sākam, mums būs tranzistējošais Merkurs, būs no 13. decembra šī gada līdz pat 2. janvārim 2024. gadam. Tāpēc arī es jau pēc reālās situācijas jums ieteiktu visus darbus sadarīt vai projektus, kurus saistīt ar lielām dokumentācijām, vai tai pašā laikā jūs plānojat iepirkt kaut kādu vai sadzīves tehniku, vai mašīnu, vai kārtot kādu dokumentācijas, visu to jums ieteiktu sakārtot jau līdz 8. decembrim, jo tad šī planēta jau sāks stāties, un var teikt, sāksies visādas grūtības. Un tā ir tikai viena planēta no 8 plus Saule un Mēnesi, kopumā 10, kas raksturo katra cilvēka to astroloģisko karti, gan natālo, gan šī brīža saucamo tranzistējošo. Tālūk, tā kā pēc šādiem principiem var analizēt katru planētu, un katra planēta atrodās ir tajā mājā plus un zīmē plus, un tas veido tādu kopumu, un tad tā interesanti tev iet cauri, kad katram astrologam, protams, ir pa lielam tā kā viena sistēma, bet katrs jau mēs savādāk analizējam šīs kartes, ko mēs uzskatām par tā kā, ne jau uzskatām, vienkārši pēc kāda principa katrs mēs analizējam, jo principā gala rezultāts jau visiem ir viens un tas pats. Vēl plus, protams, konsultācijās sekot cilvēku jautājumu, kad cilvēks grib uzzināt, it īpaši, piemēram, par ko viņam iet strādāt, vai kas viņam būtu piemērotāks darba vieta, vai kāds tieši, profesija, kādu profesiju izvēlēties. Arī šie jautājumi diezgan vienkārši ir nolasām no šīs cilvēka astroloģiskās kartes. Bet gan jau vēl turpmākajos video mēs varēsim visādas tēmas izskatīt. Varbūt, ja jūs vēlaties, kad es veidoju kādus jaunus video, tad jūs varētu varbūt komentāros uzrakstīt, par kādām tēmām jūs konkrēti vēlaties, lai šie video iznāk, jo pati jau es ilgus gadus jau mācos astroloģiju, neskatoties to, ka es jau arī praktizēju, bet tāpatās es visu laiku mācos tālāk un tālāk. Un tas ir viens, tātad jūs izsakiet komentāros savas tēmas, kādus video vai par kādu tēmu attiecībā uz astroloģiju jūs vēlaties no manas puses sagaidīt, tas ir viens. Otrs par to, ka jūs varbūt, ja vēlaties noteikt savu ascendentu, jūs arī droši varat rakstīt komentārā savus dzimšanas datums, mēnesis, gads un dzimšanas vieta. Tie ir tas rādītāji, kas nosaka cilvēka ascendentu, un laiks vēl. Vēl ir pulkstens, pulkstens tikos un tikos. Tātad datums, mēnesis, gads, vieta un pulkstens. Tie ir tie rādītāji, pēc kuras mēs veidojam cilvēka natālo kartu. Un ja jūs vēlaties noteikt, kāds jums tad ir ascendents un kādus horoskopus jums īsti jāklausās ir, kas ir pieejami mums sociālajā vidē vai radio vai televīzija vai prese, tad droši rakstiet komentāros. Es centīšos jums vienkārši, tur ir paredzēta, ir priekš astroloģijas ir speciāla programma, kur ievedot jūsu datus,
var šo visu informāciju, nu, tā kā viegli jums pateikt. Protams, sociālajos tīklos ir pieejams dažādi veidi arī astroloģiskās kartas publiski, bet, nu, arī tur jūs varat ievadīt un tad paši noteikt, ka, teiksim, pēc ascendenta jūs tur esat zivs, vai pēc ascendenta jūs tur esat mežāzis, ja? Nu, lai jūs paši saprotat, jo tomēr jūs jau arī tikpat labi arī tos astroloģiskās prognozes varat klausīties gan pēc ascendenta, gan pēc saules, bet tomēr lielākoties strādā pēc ascendenta. Un tā kā lūk, gaidu jūsu komentārus un tiekamies nākamajos video.